mēs varam, mums jau vienkārši ignorē. Kā jūs saucat? Anita Gasjone. Arī šīs te Rīgas ielas iedzīvotāji blakus, jā. Un tas, teiksim, mēs runājam tagad, kā Uli saka, tomēr primārais veiks spiest uz policiju, jo, iezīt no pilsētas, tas būtu varbūt tas. Jūs varat, teiksim, šķiet, ka policija tā, kas vismazāko padarījusi ir. Policija, vienīgais, ka viņi izsauc un ir kādreiz ar, ka viņa neatbrauc. Arī tomēr es domāju, ka arī pašvaldībai arī, bet ir jāmeklē cita vieta, jo te ir daudz un tiešām slimi cilvēki. Un bērnu invalīdi ir. Man pat nedzirdīgā kaimiņiene dzird, viņa saka, no rīta rāda. Nē, viņa dzird, viņa no rīta rāda rinda. Šitā viņa man pretī tieši. Viņai par logiem sit un visu, ja nedzirdīgs klausies cilvēks, visu dzird. Viņi man rāda otru rītu, ka šitie te visi, zini, ar rokām viņi nerunā arī, viņi nedzird. Kāpēc ir jaunieši tādi? Bet ne visi jaunieši, tur arī jums var arī jaunieši kaut Jā, ir jau mazbērni jau lieli. Es nezinu, kāpēc viņi nenāk. Ja mūsu bērni jau vien visi ir. Bet lauku jaunieši savādāk. Man laukos viss mazbērni, man ir tiešām nezinu. Brauc arī no Rīgas nestāstīt. Brauc. Kāpēc jaunieši tādi ir? Tiešām arī vecākiem kaut kur. Ziniet, parastā cilvēki jau nevar atļauties, ja var izkāpt policists ārā, ja, un puisis pasaka, tu vispār rāpies apakaļ, ja nees rītā pateikšu tēvam, tu nestrādāsi vairāk. Tāda te braucam tāda, kam ir aizmuguri bērni, ja, nevis parasti jau te nevar, neviens neatnāks un neatnāks. Vienu sestdienu brauc garām un tie māji piedzērušies policijai. Vai mamīti izspirks ārā, tas ir vairāk skaidrs.